Mūsu kompānija ļoti lielu uzmanību pievērš tam, cik izmaksā viena aviobiļete. Un līdz ar to ir nemitīgi jāstrādā pie tā, lai censtos samazināt vienas sēdvietas izmaksas, un lai tādējādi aviobiļeti maksātu vai nu lētāk, vai nu mēs to varētu saglabāt līdzinējā līmenī pie ļoti strauji augošajām degvielas cenām. Kā mēs zinām, pagājušajā gadā aviodegvielas cenas pieauga par vairāk kā 60%, respektīvi gadu laikā mums lidojumā Rīga-Barcelona viena šāda sēdvieta izmaksā par $55 vairāk nekā pirms gada. Tad jūs varat iedomāties, cik tas ir milzīgs degvielas cenu pieaugums. Un tādēļ mums ir jāstrādā ļoti efektīvi un jāstrādā pie tā, lai mēs varētu šīs izmaksas samazināt. To mēs darām dažādos veidos. Pirmkārt, uzlabojam jau aviokompānijas procedūras, lidmašīnu balansēšanu, lidmašīnu svāru izvietojumu, lai degvielas patēriņš būtu mazāks, veicam videi draudzīgākus lidojumus, ieviešot tehnoloģiskus uzlabojumus lidmašīnās. Esat varbūt redzējuši tādu uzlocītu spārnu galu, ieļauj samazināt degvielas patēriņu par aptuveni 4%. Un, protams, arī iegādājamies šādas jaunas lidmašīnas, kurās ir daudz vairāk sēdvietu un kurās automātiski izmaksas uz vienu sēdvietu samazinās. Un tas mums ļaus vismaz pie lēcienveidīgi pieaugošajām degvielas cenām saglabāt biļetes cenas, cerams, līdzinējā līmenī.